Saki, lūdzu, kādās situācijās, dzīves situācijās tu ieteiktu lietot Hepasan Intense? Tad, kad viss ir kārtībā un mēs esam taisījuši analīzes, protams, neko nevajag lietot papildus, ja mēs esam veseli. Bet tajās situācijās, kad mēs zinām, ka kāds no ķīmiskās vielas, kas mums ir apkārt, vai arī gāze, kas mums ir apkārt, vai arī medikaments, ko mēs lietojam, var ietekmēt aknas, jo lielākā daļa no medikamentiem noārdās tieši aknās. Un tas ir arī viens no aknas uzdevumiem – noārdīt toksīnus. Un tādēļ es domāju, ka ir īstais laiks to darīt, bet ļoti labi aknas parāda mums. Mums nav tā, jāmeklē vēl kaut kur citur. Ja ir aizdomas to, ka kaut kas varbūt nav, jo aknas, kad sāk sāpēt, tad jau ir tā diezgan, nav tik laba situācija vairāk. Līdz ar to mēs reizi gadām pārbaudām, kādas ir mūsu asins analīzes, un tur ļoti labi parādīsies, kā strādā mūsu aknas.